Sveiki, sveika! Mani sauc Lita, un es aicinu tevi uz šīs nedēļas elpošanas izaicinājumu, kas būs, kur galvenais mērķis ir palaist vecās emocijas, kaut ko, kas mūsos ir uzkrājies, gan emocijas, gan arī uzvedības modeļus, reakciju modeļus uz situācijām. Tādas lietas, kas mums traucē dzīvot mūsu labāko un foršāko iespējamo dzīvi un piepildīt sevi un atvērt sevi jaunām iespējām. Metods, ar ko mēs darbosimies, būs dažāda veida elpošanas, ļaudīgas elpošanas, spēcīgas elpošanas, gan tantras elpošana, gan no Dana Brulē, gan no Reversing Breathwork, kā Aurus to ir mācījis, gan arī daudz kas cits, ko es savā gandrīz jau 10 gadu elpošanas pieredzes un elpošanas mācīšanas vai pasniegšanas gaitās esmu apguvusi. Un arī katras nodarbības sākumā es jums izlasīšu kādu no savām pasakām pieaugušajiem, ko es pavisam nesen esmu uzrakstījusi. Un ko dod šīs pasakas? Šīs pasakas palīdz ieraudzīt un atbrīvot kādus mūsu pašu šķērslīšus iekšējos, kādu sāpīti, un uzliec sev pašu pauzāmu. Pasakas ļoti dziļi iedarbojās uz zemapziņu. Un pasakas ir ļoti vērtīgas arī pieaugušajiem. Viņas ir kaut vai mīļas, kaut vai jaukas un kaut vai foršas un patīkamas. Un viņu tā iedarbība bieži vien nav tā tik ļoti jūtama vai redzama. Un citreiz citam ir vairāk, citam ir mazāk, protams, ja? Bet viņu tas pozitīvais labums ir, ka viņas ir piepildītas ar ļoti augstām vibrācijām un foršu pozitīvu enerģiju. Un tas mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo cilvēka smadzenes un prāts kopš izseniem laikiem ir ieprogrammēts koncentrēties uz negatīvo. Jūs varat piefiksēt kaut vai elementāri, ja uz ceļa ir avārija, visi uzreiz samazina ātrumu un skatās, ja? Un tā mūsu smadzenes ir bijušas būvētas, tas ir cilvēkiem palīdzējis izdzīvot senatnē, ja? Bet tagad mums ir svarīgi sākt iemācīt sev un savai visai sistēmai fokusēties uz pozitīvo. Un kā arī ar pozitīvo un labo mēs varam augt. Pasakas to palīdz izdarīt. Viss vienkārši ir baudāms citas. Viņas pašas par sevi ir kā meditācija, un pat ja tās situācijas, kas ir pasaciņās, nav tiešā veidā tavējās, ja, tad mācību no viņām tu vienalga vari gūt un paņemt. Protams, es vādu elpošanu un meditāciju, saku, protams, tie, kas man zina, es vienmēr rādu spēlēt handpan, kas ir absolūti mans dvēseles un mans mīļākais instruments manai dvēselei. Instruments ar savu augsto vibrāciju, viņš ir ļoti piemērots šim laikmetam, jo viņš ir salīdzinoši jauns, apmēram 20-25 gadus, un viņš nes jaunā laika informāciju, jaunā laika kodus, un viņš palīdz pāriet jaunajā laikmetā un palīdz mums transformēties un pāriet jaunajā. Protams, skaņu terapijas skaņas ir ļoti, ļoti vērtīgas, un katra nots ir katra čakra, ja? Tas atvieglo un palīdz elpošanai. Un ar elpošanu mēs varam ļoti daudz izstrādāt. Es pat ar elpošanas palīdzību esmu pilnībā mainījusi, transformējusi savu dzīvi. Es esmu kļuvusi par pilnībā no nelaimīgas un sagrautas par laimīgu, un es pati to esmu izdarījusi. Un svarīgi ir apzināties, ka visi instrumenti mums tikai palīdz. Un elpošana ir viens no manā praksē un dzīves pieredzētajiem jaudīgākajiem instrumentiem. Un pat, ja bez šīs nodarbības vadu laikam jau būs gandrīz kādi 8 gadi, un absolūti baudu to
darīt, tas ir manas dzīves sapņu piepildījums. Tas ir vienmēr bijis mans sapnis, ko es esmu piepildījusi. Kā aicini tevi pamēģināt, pievienoties vai turpināt un elpot un doties jaunā piedzīvojumā. Nodarbības notiks vakaros 6:20 un izņemot trešdienas un piekdienas vakarus, kad būs 7:30 nodarbības. Un ceturtdien mums būs īpašs pasākums. Ceturtdien mums visiem būs Zoom coaching vakars, kur man varēs uzdot visus dažādākos jautājumus, gan par elpošanu, gan par pieredzi, būs kāda interese pajautāt. Un padalīties, pajautāt gan par tām sajūtām un reakcijām, kādas ir elpojot. Visādus jautājumus, kas nāks, mēs varēsim izrunāt un aprunāties un parunāties. Tā kā mums būs ceturtdien vēl Zooms, un tas arī ir forši, kad es varu jums arī, ka mums ir interaktīvāka nodarbība. Pašas nodarbības Zoomā es vadīt nevaru ļoti vienkārši. Es esmu visu izmēģinājusi, un caur Zoomu nav iespējams pārraidīt handpan skaņu, tā to iespējams. Jau es skatos caur YouTube. Caur YouTube ir vislabāk jāspēlēt un vadīt nodarbības. Tikai tāpēc es izvēlos šos te, nezinu, kā to teikt, dažādos providerus, YouTube un Zoom. Zoomā savukārt mēs varam aprunāties, jo Zooms ir interaktīvāks. Kā mums būs tāda jauka, forša un interesanta nedēļa. Katra nodarbība ir apmēram 30 no 40 minūtes. Jūs arī WhatsAppā, protams, man varat uzdot jautājumus. Ja es uzreiz neatbildu, dienas gaitā atbildēšu. Uzdot visdažādākos jautājumus, varat arī pataupīt Zoomu vai varat arī jautāt WhatsAppā. Paldies visām meitenēm, kas dalās ar sajūtām un stāsta, kā jums ir. Man ir tāds prieks, man ir tik daudz brīnišķīgu un skaistu stāstu, ka cilvēkiem dzīves tiešām ir mainījušās un pašsajūta uzlabojušās, mainīgāk, priecīgāk. Ļoti skaisti. Paldies jums!